Labdien! Šajā video par dīvainu izvēli Microsoft Edge pārlūkprogrammā uz Linux. Konkrētā gadījumā man ir Linux Fedora 38, te ir tas viņa avīze, tu var paskatīt, jā, un te var paskatīties, kas tas tāds ir. Fedora ir Red Hat veidīgie Linux, šī Red Hat ir pa maksu un iespējams vislabākais, un tad šie te Fedorai kaut kas tūtam. Bet kāpēc man griezties pie Edge? Es gribu salīdzināt Windows serverus 22. gada, pieņemsim jauno Ubuntu serveri 22. gada un Red Hat Enterprise serveri, kurš man liekas tāds, the best of the best, jā, bet varbūt man tā tikai šķiet, tāpēc, ka es tur nezinu visas problēmas, un man gribās ārēju palīdzību. Un palīdzību es pajautāšu Microsoft Edge pārlūkprogrammā iebūvētajam mākslīgajam intelektam, kurš īstenībā tu intelekts nekāds, tas ir meklētājs, Bing meklētājs saistīts ar Azure mākoni un valodu ģenerators. Bet, tas meklētājs ir samērā randomiskais un meklē jau tikai brīvi pieejamajos resursos, ja? Bet, kaut kas tas ir, tā tad ir interesanti, ka Edge kļuvis pieejams ne tikai Windows 10.11 un Windows 11 ir tā meklētāja podziņa, kas arī var aiziet uz Bing un var būt saistīta, uzreiz var tikt saistīta ar mākslīgā intelekta atbildēm, bet, neviens jau nesaka, ka tā ir augstākā patiesība, ko tas intelekts pasaka, pilnīgi noteikti nē. Ja? Apple datoriem, Apple telefoniem, Androidam un šeit apakšā Linux Dev, tātad Debian Ubuntu un tiem līdzīgiem, un RPM, tā ir Red Hat paket management paka, Red Hatam, Fedorai, CentOS un tiem līdzīgiem. Kā es viņu dabūju? Es gan palaidu šo te software un ierakstīju meklētājā Edge, un tad man uzrādās Microsoft Edge no programmatūras veikalā, kas šajā te Gnomes versijā, kas ir Fedora 38 un nav vairs uz X11, bet ir uz Vailanda vides ļoti secūras drošas. Es starp citu te krietni nomocējos, kamēr man ekrāna rakstīšana aizgāja. Un tas Edge ir kā flatpaka uz FlatHub. Vai tas ir baigi labi? Es nezinu. Jā, bet es tādā veidā viņu šobrīd esmu palaidījis. To zubu var tik viegli neiet apieties, bet redzamību kaut kādā mērā tas uzlabo. Un es te, kas man te visādi ir, vai ar šāk Zoom, vai kur ir Edge. Es viņu palaidīšu. Es kā pirmo lapu esmu ielicis localhost, bet man uz localhost šobrīd nekā nav. Bet es jau varu paņemt jaunu tabu, un tad parādās Microsoft MSN portāls, kurā, starp citu, ziņu liste ir mākslīga intelekta ģenerēta jau daudzus gadus. Es tā īsti nezinu, te par kaut kādiem, te kaut kādi Latvijas paziņojumi, bet es nezinu, vai šis ir tas, kas mani interesē. Man ir zināmas šaubas, ka tas varbūt nav tik ļoti tas, kas mani interesē, un ka tas atbilstu tam manām interesēm, jā. Smukas mašīnas jau visiem patīk, bet vai tas ir trāpīts tieši uz mani, šitas drunduļas man pilnīgi neinteresē. Un zirgs, tas ir suns, vai nav vienalga, ja es mēģinātu uzzīmēt, tas viss skatītos pilnīgi vienādi, kā kādreiz kāds cilvēks teica. Jā, un tad es jau varu Bing search vai Bing intelektu izvēlēties, un tajā Bing meklētājā, un tad te kaut ko rakstīt un meklēt. Vai jau te vienkārši Microsoft Bing meklētājā uzrakstīt, vai iekopēt kaut ko Windows server vs, Ubuntu server vs, Red Hat Enterprise server, piemēram, jā, un teikt Bing Artificial Intelligence, lai atbild.
Un tagad tā interesanti notiek, tas ir viens no veidiem, kā to darīt, visvienkāršākais veids. Jā, te vienmēr kaut kas šādā veidā sanāk, te kaut ko vienmēr viņi atbild, tad viņš sāk laist pa tiem tā diezgan tādu kaut kādu, pēc tam būs atsauce, no kuriena šitā salīdzinošā tabula un kā tas izrakts, vai kur ir kaut kādas atsauces, no kurienes viņš to ieņēmis. Nu, jā. Ko viņš te īsti man ir pateicis par tiem serveriem? Jo Windows Server is a paid solution, un Red Hat Enterprise arī ir maksas risinājums, Ubuntu ir pa brīvu, bet, protams, tas reku uzrakstīt, ka Windows serveri vairāk pakļaut ievainojamībai, lielā skaitā un tā. Red Hat tā arī kaut kādā citā pieejamā man tika slavēts vairāk pa visiem. Es pajautāšu tagad viņam savādāk, nevis tajā Bing meklētāja lapā, jā, bet veku labajā pusē augšā ir iespēja nospiest un parādās Copilot, līdzpilots. Precīzāku, es gribu profesionālāku pēc iespējas atbildi. Tātad, ko es te gribētu, es iekopēšu to pašu jautājumu for web, priekš weblapu uzturēšanas. Šie te 3 granti, Windows, Ubuntu, Red Hat, ko viņš man tad saka? Viņš saka, ka jā, viņš var tādu meklēt, jā. Un te tagad viņš apmēram iet tas pats, tikai tādā tekstā, ja? Labi. Protams, studenta bakalaura darbu šitā uzrakstīt nevar, jo internetā brīvi pieejama ir kādi 25% visas informācijas, zinātniskās datu bāzes, kuras institūti un augstskolas pērk par dārgu naudu, šitām Bing meklētājiem, cik man zināms, nav pieejamas, un ar šitādiem te sacerējumiem tur nekaut kas. Te var vienkārši tādu field research, lauka pētījumu, bet ir labāk, jā, te ir compose, un te es varu vēlreiz kaut ko viņam palūgt, latviešu valodā mītiskais augs, namburs, es šaubos, vai tāds eksistē. Es gribu profesionālu, vai arī funny, atbildi. Viņš pateiks, ka tāds neeksistē. Es nospiedu funny, tad tur kaut kas būs. Tas ir tāds sakņauks, jā, ko viņš man te raksta tagad, jā. Tā funny, viņš varētu man pastāstīt, kā viņu pagatavot, ka viņš garšo, tad noteikti tūlīt būs, ka viņš ir baigi noderīgs veselībai. Pēc Jeruzalemes artišoka garšo. Cik liela tam ir vērtība, es īsti nezinu, bet liela vērtība varētu būt mākslīgajam intelektam sasaistītam ar Microsoft Office vai instalētu vai 365, un tad mēs varam no Exceļa ģenerēt kaut kādu Wordisku dokumentu vai prezentāciju, no Wordiska dokumentu vai vairākiem tādiem ģenerēt prezentāciju, salikt kopā vai no vairākiem Worda dokumentiem ģenerēt kaut kādu kopsalikumu. Varbūt tas kaut kādā mērā var palīdzēt ātri kaut kādu problēmu papētīt, bet, es vēlreiz saku to, kā bakalaura darba aizstāvēt nevarēs, jo pret katru līdzekli ir pretlīdzeklis, un šādus te ģenerējumus atkal pretlīdzeklis, diezgan labi māk atklāt, tā kolēģi vismaz saka. Tāpēc, bet tā priekš sevis, priekš pirmā soļa, mēs varbūt arī varam tā kaut ko paskatīties, un tad to, ko iesniedz, tomēr rakstīt paši, ja? Bet katrā ziņā darba pātrināšanai rīks Copilots, ja? Man šķiet, ka ir tīri ok, ja mēs pieņemam
un akceptējam, ka tas ir palīg pilots un ka mēs paši esam galvenie un paši par to atbildam. Uz Windows tāda pārlūk programma integrējās ar antivīrusu Windows Defender, un tā tas viss ir labāk. Linux es īstenībā nemaz nezinu antivīrusu, kurš tā baigi labi integrētos ar kādu pārlūk programmu. Nu, ar klāmā V var noskanēt, bet pārlūk programmā tad jāpaļaujas uz koda tīrību. Nu, Edge ļoti iztīrīts un labs kods varbūt, ka tas ir viens no argumentiem vēl, ja, šis tīrais kods. Jo to Bingu jau var palaist varbūt arī jebkurā pārlūk programmā. Nu, pamēģinām, kaut kādā mērā tas interesanti saprast, kāds tam varētu būt tāds noderīgs pielietojums bez pafanošanas un paķēmošanas, ko es varētu iegūt savai dzīvei lietderīgu. Pagaidām, cik es esmu uzdevis jautājumus, nu, es neesmu guvis kaut kādas lielas atklāsmes par to, ka man te būtu kaut kas šausmīgi noderējis, jo tas jau nav intelekts, tas ir randomiskas meklētājs un valodas ģenerators, kas tos rezultātus saliek kopā. Bet pamēģināšanās vērts, tas noteikti ir. Visu labu!